Bija tāds zelta stundas tāds skats, un es braucu ar pozitīvu enerģiju uz šejienes, tā, beidzot būs. Atbraukšu ciemos, aprunāsimies, bet tā enerģijā un sinhroni es esmu ar visu pasauli, un galvenais, es zinu, ka tu nevari izpatikt visiem, bet pēc 80% mums jābūt vienotiem točneri, lai mēs varētu vispārībā kaut ko pozitīvu izdarīt. Taču. Es tāpatās, kad Latvijā skatoties ir šokējoši, ka tu aiziet kaut kādu maksimu un tur pie, es zinu, tas ir biznes, bet, piemēram, tu skaties, tur ir vienkārši entās paletes ar alkoholu pie kasēm. Nevar čipšus nolikt. Tas tev mudina, un es uzskatu, ka tā ir slikta ietekme tomēr, un ka tā nevajadzētu, sevišķi mums, kā Latvijā, tieši konkrēti uz tādām lietām. Tās arī ir tēmas, pie kurām vajadzētu piestrādāt īstenībā. Tu saki, vajag ar 80% sasinhronizēties. Tas tāds, es atceros, kaut kad bija tāds, kaut kur tāda tēze vazājās pa pasauli, ka pa vecumu kategorijām. Tur jaunībā, tur ar